Kas bija tas darbs ar sevi, kas tev palīdzēja izkāpt no vecā attiecību modeļu? Iet dziļumā, es domāju, ka mūsu laikos terapijas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kur tu vari iet un mācīties sevi zināt. Bet es varu pateikt to, ka rezultāts ātrs nedabūs neviens. Jūs varat iet gadiem un nejust pat rezultātu. Bet, ja tu paskatos 5-10 gadus, 5 stundas atpakaļ, es varu pateikt, ka esmu milzīgi izaudzis. Bet gadu pēc terapijas, ja tu ļoti intensīvi ies, varbūt tu minimālu rezultātu redzēsi. Es domāju, tās terapijas, tas ir visādi apmācību kursi, kas tev var palīdzēt vairāk iepazīt sevi un saprast sevi. Tāpēc, ka galvenais mūsu mērķis ir iepazīt, saprast sevi, jo mēs, diemžēl, mums nav tādas mācības, kas mums mācītu iepazīt sevi. Ja? Mums māca visu kaut ko likt sevi iekšā, bet iepazīt sevi, saprast sevi, kā es jūtos, kāpēc es tā jūtos, kāpēc man tagad tāda reakcija, kāpēc es tagad dusmojos, kāpēc es tagad gribu klusēt, kāpēc es tagad gribu atdalīties, kāpēc es tagad gribu neko nerakstīt, kāpēc es gribu uzbrukt. Visi šie jautājumi visiem mūšos iekšā, un to vajag saprast, no kurienes tas tev ir atnācis un kā ar to tik galā.